Kas tev rokās? Es nezinu. Kultūršoks. Kultūršoks. Nezinu. Ies kaut ko likt virsū? Nu, Need for Speed, saprot? Trase tiks aprīkot ar īpašiem drift sensoriem, kas uzskaitīs visus drift punktus tieši tāpat, kā tas bija Need for Speed video spēlēs. Es teicu, ka būs jau tad uz atklāšanu, tā kā Need for Speed drifts, kas mums ir tūlīt 2 gadi. Tas vēl nav, bet patiesība ir vēl trakāka. Es šo sistēmu solīju jau 2018. gadā drifta halē Rīgā. Tad ir pienākusi diena, kad mēs jau 2. vakaru testēsim jau mūsuprāt gatavo sistēmu, kur ir jānomaina, jāsalabo varbūt kāda dizaina gļuka vai varbūt kaut kādas kalibrācijas. Principā šito aparātu mēs varēsim mest svirbenis, kas saka. To jau var, to 2 gadus točiņu jau var tad darīt. Krājot punktus. Bet tagad krājot punktus. Viņš rēķinās drifta zonas, pat krutākā Need for Speed, tur drifta zonas nebija. Bet tajā pašā laikā viņš rēķinās, cik liels tev ir leņķis un kāds tev ir ātrums. Un tā kā Need for Speed, kad tev ir pārmetiens, katru pārmetienu tev reizinās reiz 2, reiz 3, reiz 4, reiz 5. Nu, līdz tu iztaisnojies vai apmeties otrādi. Un jo vairāk lean angles un jo vairāk ātrums, jo vairāk punktu, pareizi. No, trekojot liņās, puses ļēms būs gatavs. Okay.